Sveiki! Vot kaut kā tā mazie draugi stāvam rindā. Ar šiem slepkavību cienītājiem. Jā, ar pašā akta cienītājiem, nevis mūzikas cienītājiem. Tā kā ir drusciņu uztraukumiņš. Tāds neliels. Jā, nu tā vēl mums veicas, jā? It's your boys. It's your boys. Nu, ko mani mazie draugi? Nesen. Ja godīgi, es šobrīd nezinu, par ko būs video. Dāks šobrīd nezinu, par ko iet runa tieši tā, un tā tam arī ir jābūt. Patiesībā mēs te šodien drusku citu saturu filmējam, un tīri man tikko tas ienāca prātā, un mums tas ir jāfilmē. Pavisam nesen jūs varējāt mūs novērot, vai vēl nevarējāt, vai šito jūs redzēsiet kā vienu kopējo video ar to, ko mēs filmējam iepriekš, bet kā mēs devāmies uz koncertu artistam ar nosaukumu Skin, kas ir ļoti, ļoti saistīts ar to, ar ko nodarbojamies mēs, jeb True Crimes, vienā konkrētā rubrikā. Bet mēs visu ļoti skaisti nofilmējām, un jūs redzēsiet arī kadrus no koncerta un ko mēs darījām pirms tam. Taču neredzēsiet Polijā, Varšavā. Taču, diemžēl, jūs neredzēsiet, ko mēs darījām pēc koncerta un kādas bija mūsu atziņas, jo mēs esam dalbajobi un aizmirsām to uzfilmēt. Tieši tāpēc, Dag, mēs par to pastāstīsim tagad, bet tam visam klāt nāks sots. Sots mums abiem. Sodiņš par to, ka mēs aizmirsām uzfilmēt reakciju pēc koncerta un tā tālāk, ir 2-1 priekš jums šodien. Pirmkārt, mēs tagad par to pastāstīsim, otrkārt, mēs par to pastāstīsim būdami mokās. Mēs paralēli iesim Hot Nut Challenge. Kā tas strādā? Un mēs iesim hardcore versiju. Zini, kāpēc? Kāda ir hardcore versija? Tāpēc, ka man nav gumijas cimdu. Un prikols ir tāds, roka pirksti, ar kuriem tu paiztiksi šos riekstiņus, nekādā gadījumā, nedod Dievs, neiztiec ne acis, ne degunu, neko. Coberīti? Coberīti droši. It īpaši tev nāks par labu, tev patīkās tas izjūtas. Jā, un mans piedāvājums ir tāds, mēs nodarbojamies ar šo huņu, un paralēli mums ir mūsu faniem jāatskaitās, kā bija koncī. Jā, davai. Davai? Davai. Mēs sāksim no vājākā, tieši tā, protams. Nē, nu, bļē, davai. Tu jau viņus esi ēdis, paketņiks atklāt? Esmu, bet neesmu ēdis 5. līmeni. Nu, un kādi bija pirmie 4? Es teiktu, saprotim, es viņus esmu paspēlējis tad, kad es tikko apēdu ļoti, ļoti hot polki, bļē, kā viņi sauc. Karači ir tādi, tā kā no Mīklas huiņas, nu arī aziātu huiņa ar mērci. Top polki vai kaut kā tā viņi saucās, nu, ka viņš nav svarīgi. Un tāpēc es uzskatu, ka mans vērtējums tur tajā brīdī nebūs īsti objektīvs. Taču tagad esmu pilnībā tīrs no visā asā. Un mēs mēģināsim. Vai es parādīšu viņu paketņiku? Parādi. Tātad lūk ir paketņiks, Dancis viņu nopirka. Šīs skaitās easy, tas skaitās what the fuck. Jā. Un tur arī tā burtiski rakstīts. Jā. Mēs, starp citu, dzimšanas dienas kvestos, jo mēs parasti dzimšanas dienās arī taisam kvestu, esam jau ēduši asas lietas. Dancis ir ēdis pasaules asāko čipsi, es esmu mēģinājis ēst, man neizdevās, es zaudēju no buldaga rameniem to aso mērcīti. Visu paciņu iestumu. Man neizdevās, man tur es zaudēju. Nu, man ar to čipsi, cik es atceros, arī knapi izdevās. Es apēdu, bet, draugi, bļāviens, nu, tas ir neaprakstāmas emocijas.
Nu, ko dapītājiem, Jā. mierīgiem. Ar ko tu Dag varētu sākt? Nu, sāksim no Stāstīt par sākuma uz koncīti. augšu. Nu, da, Jā. sāc. Mēs esam klāt. Skin, kur uzstājas tagad. Jā, mēs esam klāt, jau iekšā, gaidām uznācienu, nezinu, cik ir laiks, tāpēc nezinu, cik drīz sāksies koncis. It's your boys. Tie boys, davai, gaidiet apdeitiņu no paša koncīša tagad. Jā, tātad šis bija patiesībā mūsu šī gada otrais koncerts Polijā. Trešais koncerts kopumā. Mēs šogad kaut kā uz koncertiem dodamies. Pirmais bija Dead by Romy. Nu, jūs droši vien nezināsiet, jā, tas tā drusku undergroundiņš. Nu, tāda uzlecošā, tā teikt, jaunā zvaigzne. Jā, Dead by Romy tepat Rīgā. Kur mēs nenopirkām vinilu, lai gan bija iespēja. Mēs pēc tam tikai sapratām, ka vajag tādos koncertos pirkt, pārstāt sev par piemiņu. Šobrīd tātad mēs sākam no trešā stāstīt par saviem iespējām, lai gan mums šogad jau 3 koncerti bija. Otrais mums bija Polijā Lorna Shore. Jā. Plus Whitechapel, plus Shadow of Intent, plus Humanity's Last Breath. Ja kādam tas izsaka kaut ko... Nevienu ņībjot nekas, kas sākās pēc Whitechapela. Lorna Shore, Patiesībā. Whitechapel, jā. Bet tie divi... Nu, kaut gan. Shadow of Intent fanu ir daudz, un Humanity's Last Breath, kā izrādījās, es to nezināju, arī ir diezgan populāra. Kā izrādījās, arī Skyforgeram ir daudz fanu, to es... Uz latviešu auditoriju tu tā labāk neizsakies. Daudz heita ierausi, mans draugs. Skaidrs. Nē, fanojiet, par ko vēlaties, draugi. Jā, mums te vienalga, jā, mēs stāstīsim par saviem iespējām. Un tad beigās mums bija Skin. Skin ir tāda ļoti specifiska grupa savā rodā, kuri izpilda tieši par true crime šiem te speciālistiem, labi, nav pareizi teikt speciālistiem, slepkavām. Serīveida un masveida killeriem. Teiksim, kā ir. Izpilda dziesmas saistībā ar viņiem. Protams, naļubiķiļa, jā, kam patīk, kam nepatīk, bet mēs bijām uz šo koncertu ļoti, ļoti foršs koncerts, un man beigās topā dziesma bija tāda laivā, laivā. Bija tāda grupa, tāda dziesma, kura man iepriekš nekad nav patikusi. Līdz ar to jūs varat saprast, ka droši vien arī paši koncertos esat bijuši. Dzīvējā tomēr tas izpildījums ir citādāks. Bet dai pagnaļiet pirmo. Nu, davai. Bet tu tikai sāc no mazākā, nevis mēs sākam no lielākā. Tā, jā, no manis uz tālu. No manis tev. No manis tev. Drīzumā iznāks tie, kas zina. Drīzumā. Es rakstu grāmatu, sākumā grāmatu. Kādus 5 jau. Es pats storijas jau ir dzimis kādus 10 no šitiem, jā? Tā. Šitais ir easy levels, jā? Šitais saucas easy. Jā, tā, davai mēs nolasīsim uzreiz. Tā, es pagaidām šeit nolikšu. Tātad pirmais levels mums saucas easy peasy. Jā, kur varu parādīt kamerā, jūs tur to varat saskatīt, tad tas ir easy peasy. Salīdzinājumam tādi, kādi ir, vienkārši čili jāsier iekstiņi piemēram. Tas man galvā šobrīd. Jā, labi, davai saskandinam un aiziet. Nu, domāju, šeit problēmas nebūs. Nu, nezinu, es ja godīgi sliktāk asoku paciešu nekā dances. Dances paciešu labāk, bet davai. Nu, viegls asums jūtams uzreiz. Viegls ir jūtams, bet es tev teikšu tā. Es gaidīju no easy bišķi mazāku asumu. Šis ir cieši mierīgi, čilā, bet es gaidīju bišķi mazāku. Viņam ir after efekts, ja tu tagad jūti. Es jūtu, jā. Nu, viņš ir ļoti ciešams. Bet, tas ir tas, ko es laikam aprakstītu ar easy peasy. Kaut gan piens vai ūdens ir? Ūdens ir krānā. Piens nezinu, jāskatās, neatceros. Teiksim tā, easy
manās acīs ir stiprāks nekā viņam vajadzētu būt. Viņš ir Piekritīšu, bet viņš ir stiprāks nekā viņam vajadzētu būt. Nu, pāris vārdi par koncertu. Jā. Davai, pats koncerts. Es atgriežos atpakaļ es paturpināšu to savu domu. Doma bija sekojoša. Tātad, kā jau es teicu, man koncerta favorīta dziesma beigās bija tāda, kura man ierakstītajā versijā nepatika. Un dziesma ir par slepkavu sievieti Ailīnu Vurno. Dziesma, kuru jūs varat atrast YouTube, tātad pati dziesma man tajā brīdī, kad viņa iznāca, nepatika, bet koncertā es teiktu, tā dziesma patiešām bija bomba. It īpaši par šo te mākslinieci, kas ir pati Skinda. Viņa ir ārtiste, viņa ir performere, ja? Viņa patiešām iejūtās skatuvē. Viņa bez mazai man bija tāda sajūta, ka viņa iejūtas pašā šajā te slepkavā, par kuru viņa dzied, jo pilnīgi visa tā mīmika, ķermeņa kustības, tas bija profesionālais, brutālais un skaistais, slimi skaistais pasniegšanas veids. Viņa iejūtās, man bija tāda sajūta, ka pati slepkava tur uz skatuves dzied, ka viņa ir iejutusies, ka viņai skrūvītes ir saslēgušās, jibonutisms ir aizgājis kosmosā vienkārši, asākais krītiņš kastītē, un viņa iejūtās tajā, ko viņa dara. Take your body from your head, you leave me without a choice. I thought it would help, but I can still hear your voice. I will meet you, you will meet nature. Show you how inferior men are. I will hurt you and then nature you. Show you how inferior men are. I will lock you into the basement. Show you how inferior men are. I suppose you won't sit up all night and talk down. Un viņai tas ir jādara, jo viņa pati sev ir konkurente. Viņa ir uzstādījusi ļoti augstu latiņu kā vienīgā šajā rodā. Ielikšu arī savas 5 kapeikas salīdzinājumam. Piemēram, pirmīt mēs runājām par Lorna Shore koncertu. Jā, tur bija vēl Whitechapel, Shadow of Intent un Humanities Last Breath. Nevienu ņību, tu visu, ko pateici pēc Whitechapel. Ok, labi. Konkrēti par Lorna Shore. Kāda, piemēram, būtu starpība starp šiem diviem koncertiem? Priekš manis Lorna Shore koncerts, es domāju, ka priekš Dagņā arī vēl joprojām uz doto brīdi, tas ir augstākā ranga, vienkārši highest level koncerts, kurā mēs jebkad esam bijuši. Ticiet man, es esmu bijis, es ar pārliecību pateikšu 50 plus koncertos. Un nekad es neesmu redzējis tādu līmeni. Bet kas bija tas līmenis, piemēram, Lornā? Ja jūs gribēsiet, mēs arī kadrus no Lornas jums parādīsim un tā. Tad tas bija efekti, uguņi, dūmi, ekrāni, viņi spēlē ar ekrāniem, un tas ir pavisam cits šova levels un tā tālāk visu ap to. Un plus mūziku un izpildījuma kvalitāte, uztaisīja šo šovu par ekscelentu. Tad Skindei, par kuru mēs šobrīd runājam, nekā tāda nav. Protams, skatuves gaismas vispārējais un tā tālāk, bet tas ir tas gadījums, kad reāli izpildītājs pati Skinda izvilka ar savu
aktierspēli, ar savu harizmu, ar savu uzvedību, tikai un vienīgi uzvedību un dziedāt prasmi uz skatos, un es piekritīšu Dagnim, ka tas bija, fenomenāli, ļoti krūti. Lorna Shore man personīgi par smagu. Jibjotas kādu! Bet katrā gadījumā šis mūzikas stils, kad viņš jums patiks un kad nepatiks, jo tur ir tāds tā kā psiholoģiskais aspekts arī bišķiņ pāri. Jums šis viss patiks, ja jums patīk tas, ko mēs darām šajā te mūsu šeit kanālā. Ja? Tad jums var patikt šāda veida mūzika. Jums tas viss varbūt nepatiks, tad, ja jūs tomēr uzskatāt to kā tādu kā sava veida glorificēšanu šiem te slepkavām, kas, protams, tā nav, ja slepkavas nevienā brīdī arī no skin puses un arī no mūsu kanāla puses netiek glorificēta. Jā, un to ir ļoti svarīgi saprast, jā, un arī paša skindas politika ir tāda, ka viņam, nereizi vien par to ir atgādinājis. Tā nenotiek nekāda glorificēšana, jā. Lai jums būtu skaidrs, ja jūs nezināt šo izpildītāju, un tā, viņi pat katras dziesmas nosaukums ir konkrētā, seriveida vai masveida killera vārds un uzvārds. Jā, ar vienu izņēmumu, kas ir Līza Lem, kas, manuprāt, ir kļūda. Ir vēl izņēmums kā Columbine, jo tur Heaven's Gate, jā, Roses Violets ar Blue. Ir daži izņēmumi, bet pamatā, 95% dziesmas, viņi ir, dziesmu nosaukumi ir tā maņieka vai seriveida vai masveida slepkavas vārds un uzvārds. Tas ir manuprāt, tas ir ļoti krūta oriģināla ideja. Tā ir oriģināla, tā tiešām nav. Jā, bet var arī saprast tos, kas tamā saskata jau drusku, cipa, ka pāršauja. Redzi, te ir arī tas pats salīdzinājums ar šo te mūsu kanālu par True Crime, ja, tieši to mūsu rubriku. Mēs, nav noslēpums, ka mēs tur kaut kādos momentos pieliekam humoru, tāpatās arī kā šie te dīvāni eksperti, bet mēs to arī esam minējuši. Mēs nekādā veidā nesmējamies vai neņirgājamies par šiem te upuriem. Mēs vienkārši mums ir šī līdzjūtība, mums ir empātija, bet mēs vienkārši to pasniedzam tā, kā mēs pasniedzam. Pagnaļ otro. Un otrais mums saucas Warming Up. Iesildīšanās. Jā. Iesildīšanās. Divi, jā, vispārējie. Lai šitam jābūt asām. Saskandinam. Veiksmi. Šitam uzreiz izsūtos. Uzreiz. Viņam ir pamatgarša cita kaut kādam. Es neteiktu, ka kaut kas neciešams šajā būtu, bet tas tāds ļoti jūtams asums. Šis ir jau tāds smagāks asums, es tev teikšu, jo... Jā, viņš pastiprinās katru sekundi. Vairāk par vienu tādu, tieši paciņā kaut kādām. Kā viņā iegrauza. Un tas ir otrais levels tikai. Coberītis rītā ļoti degs. Bļā, Klau, šīs ir ļoti jūtams, ja godīgi. Un viņš jau tā abarotus nenomet pagaidām. Un tas ir tikai warming up. Man pat karstuma vilnīši sāka nākt. Bļā, Dag, tas ir tikai otrais. Tas ir otrais. Un tas ir warming up iesildamies. Atceries, pirkstus pie sejas vai šienēbās. Jā. Un galvenais, es neesmu jebanāts uz asumu. Es saku, man ass liekas, un tas ir godīgi. Man Hesburgera tortilja, viņai ir priekš manīm tā kā pietiekami asa. Es negribētu asāku. Jā, tā ir mana asuma tolerance. Jā, ar visu to, ka man tiešām garšo asais ēdiens un tā tālāk. Man patīk, kad nošķir asais, kad tu vēl jūti garšu.
man ir pieņemami, ka tipa čučuļ sāp. Va tagad sāp drusciņ vairāk nekā man šķiet pieņemami, ja? Un tā, bet vēl ir ciešami. Taču, kad cilvēki tur satīsta kaut kādu pajibotu, kuru tu, apēdot, faktiski tavs gars atdalās no ķermeņa daļ tā, ja? Un tā, nē. Tā nav prikoli just vienkārši burtiskās sāpes ēdiena laikā, ja? Un es domāju, ka 3. levels jau točno būs tāds, īstenībā jau 2. uz to pusi valk, bet vēl ir ciešami, es teiktu. Un jau drusku noiet. Tagad noiet, bet man ir jautājums, tev varbūt tu medicīniski varu pateikt, es baigi šitādās lietās neesmu pieredzējis, kā jau es teicu, man tā tolerance saistībā ar aso, viņa nav augsta, man hesīša tortila, kā minēja, pietiekami asa. Protams, loģisks jautājums un tā, krasāk pie acīm, davai. Ja tur ir vai var notikt kaut kas slikts ar cilvēku, kurš nav pieredzējis, Respekt, vismaz Dancis ir mediķis, ja man kaut kas slikts notiks. Vienīgais, varbūt tas, ka apjomi šeit, mēs burtiski pa vienam riekstiņam rijam, te pa 2 jau būs hardcore, te pa 2 mums ir nesanāks izņemot pēdējo levelu, bet ne mēs neņemsim pēdējo levelu pa 2. Var notikt sliktais, varbūt ne no tāda apjoma vienīgais. Un tā, bet starp citu, kā tas strādā 2 vārdos. Visi šitie riekstiņi visdrīzāk ir sasmērēti ar kapsīcīnu, Tas tāda speciāla viela ir un tā. Kapsīcins tavā jibalā, mutē izraisa sajūtu, kas signalizē smadzenēm, ka kaut kas burtiski deg tavā mutē. Tas vairs nav stāsts par garšu. Tavs ķermenis tagad burtiski domā, ka tev kaut kas deg mutē. Un tā tas strādā. Ko, nevilksim garumā un uzreiz pa 3. un tad parunāsim vēl par skindu. Gribi lielāku, mazāku? Nē, es ņemšu mazāku, man tolerance ir mazāka. Davai. Tā, 3. pagaidi, pirms tāpēc 3. līmenis saucas Let's Go. Tagad mēs sākam. Man liekas, ka mēs sākām jau iepriekš, bet labi. Davai, pagnaļi. Jā, pagnaļi. Sākums nav ar tādu triecienu, kā... Pagaidām ir easy. Un paliek kā sāk. Arī jūtu, bet ļoti ciešami patreiz. Tagad vairs sāk palikt Jā? Man vēl nē. Un man pie tam ir mazāks nekā Dancim. Taču tā nenāk. Saprati, Bet man kaut kā tāpat ātrāk, man pat asaras izsita. Jā. Un visdrīzāk šis efekts pastiprināsies vēl kaut kādu laiku. Es atceros, kā tu toreiz ar to čipsi miri nost. Tā bija. Pagaidām čipsim neviens riekstiņš nestāv klāt. Es nezinu, varbūt šitis 3. attīstīsies tūlīt. Viņš vēl attīstās. Un tas tagad jūtu, kā man tirpas lūpas, piemēram. Bet vēl joprojām priekš manis tas vēl ir ciešami. Tas ir visu tā jau ir robeža. Elpot grūtāk paliek, ko es ar šito savu. Tas ir tas, ko es teicu, ka čipsi ēdu. Un tā, ka tu gribi es to ēdu ārā, lai jums būtu skaidrs, pie tam ne tajā karstākajā laikā. Un kad tev liekas, ka tu šās ievilksi svaigo augsto gaisu, tā vietā tu jūti, kā tu uguni ielpo. Tas ir nice. Jā. Bet es zinu, ka man noteikti gribēsies kaut ko vairs tā padzerties. Piena visdrīzāk tev nav. Es ātri aizgriežu. Tā klāpļā. Davai, pasties, un ja ir, tad paņem uzreiz uz šejieni. Jā, bet nedrīkst dzert vēl. Jā, turamies. Labi, vēl par koncertu. Bija ļoti krūtas dziesmas, kuras es ļoti gaidīju, un tā tālāk starp tādām ir Mary Bell.
ko jūs ieraudzīsiet arī zināt? šajā rubrikā mūsējā? Roberts Hansens. Roberts Hansens. Kaut kas vēl no tā, ko mēs stāstam tur. Chris Watts. Vot, pretenzija. Jā. Nebija, bļēt, Krisa Wattsa. Lai jums būtu skaidrs, mīļie draugi. Koncertā bija bļāviens 18 dziesmas, tas ir liels koncerts. Ticiet man, reti, ka tik daudz dziesmas izpilda. Nē, ja jūs esat pieraduši iet uz reperu koncertiem vai popu dziesmu koncertiem, droši vien tur kaut kā tā līdzīgi arī ir ap 20 dziesmām. Metālā vai tādā, puslīdz smagos žanros, kaut gan skins, metāls ir tāds ļoti nosacīts. Tur ir daudz žanru maisījums, bet ok. Tad tomēr viņai bija 18 dziesmas koncertā no 21 vai 22, kas viņai ir, bļēt, vispār. Jā. Un kāpēc Dāk nebija Krisa Wattsa? Man sapsitu jau atlaižās mums. Un par šo Krisu Wattsu es arī pieminēšu, ja jūs patiešām, vai kāds varbūt ir Skinda fans, vai kāds tagad iedvesmojoties no šī video noklausīsies, Skindam ir tāda lieta, ka viņiem šīs te dziesmas, tur ir manāma kaut kāda līdzība vairāk vai mazāk šajās te dziesmās, šis te stilistiskais elements. Chris Watts ir dziesma, kas ļoti atšķirās no paša Skinda repertuāra, un tā ir viena no viņu, manuprāt, labākajām dziesmām, un viņi fucking izlēma viņu neielikt iekšā, bet tā vietā ielika Elīzu Lam, Heaven's Gate, kas vēl tur varēja nebūt, ja? Jā. Tas pats arī Violets are Blue, viņai bišķi citādāk, viņai tas ir tāds Everyone waiting for me, Es zinu to dziesmu, jā, paldies. Tu zini? Nē, drusku nokomentēšu es arī. Tur te pa viņiem iet. Jā? Man atkal atnāca. Man nāk pa vilniši, bet tagad jau tādi vāji ciešami ļoti. Vēl kas par Krisu Wattsu, par to dziesmu konkrēti. Droši vien no mūsu rubrikas jūs sapratāt un zinat, kas tur ir noticis. Viņš burtiski nogalināja savas divas ļoti jaunas mazas meitas un savu sievu. Stāvokli esošo. Dziesma, ar ko viņa varbūt ir īpaša, bet tas ir kaut kas īpašs. Diemžēl, bet jāsaka negatīvajā ziņā. Tā dziesma izklausās, un viņas tāda ir speciāli kā šūpuļu dziesma. Jā. Tikai ar lirikām tādām, kādas tur ir, un tā tālāk, kaut gan cik es atceros, Chris Watts dziesma, tur visi iet ap un apkārt. Tiešais konteksts nav, un tā tālāk, bet tomēr. Un bļāļ, bija ļoti superkrūtas pēsnes Roberts Hansens. Lai jums būtu skaidrs, tas ir mana mīļākā Skinda dziesma. Mary Bell, viena no mīļākajām Skinda dziesmām. Gold, Bazara Nulle, Taylors Headleys, Kolumbaina, bļēc. Ļoti, ļoti krūta. Bet kāpēc, bļēt, nebija Krisam nahuj Watsa? Krisam nahuj Watsam vēl ir tāda lieta, es to saku. Nē, ciešami, bet nāk. Krisam Watsam vēl ir tā lieta, kas to visu faktu, es nerunāju par dziesmu, es runāju tieši par faktu, kas notika, padara vēl briesmīgāku un šausmīgāku un emocionālāku, ir tas, ka Krisa Wattsa dziesma ir vienīgā, kur Skins vēl ir tā kā pielikuši klāt maza bērna balss imitāciju. Un tas visu padara to reālo notikumu, daudz traģiskāku, no vjūvera puses tieši. Tev nav taisnība. Kur tad vēl? Mary Bell. Boys and girls come out to play. Ķipa, bet tomēr. To var dziedāt arī skolotāja bērnu dārzā. Jā, bet... Šeit bija konkrēti Daddy, please don't. Jā, bērns. Bet šeit arī ķipa bērns, te konteksts ir cits. Vienkārši tad, kad viens bērns hujā arī nos citus bērnus, tas nav labi un mēs to neglorificējam, Tas ir viens. Bet tad, kad tētis jebašat sevis paša bērnus. Tas sīkais pidarās kaut kā izdomīgi smaida. Tāpēc, laikam, arī Krisa Watsā tas šķiet tāds, melnāks tāds.
Protams, žostkāks arī variants. noprecizēsim par šo te Krisu Votsu, kura koncija nebija. Mēs tagad runājam par lietu, kuras nebija. Kris Vots kā cilvēks ir riebīgs, pretīgs un nicināms. Un, ja būtu iespēja, varētu to visu atrisināt pēc linča tiesas metodēm. Lai gan linča tiesa, zin kā, vēsturī ir tur savas problēmas. Šur tur kļūdījusies, bet tas ir kaut kas patiešām maksimāli, kaut kas viens no riebīgākajiem pasaulē elementiem. Ja, tādu elementu, diemžēl, ir ļoti daudz. Jā, redziet, nevienmēr upuru skaits, vismaz mūsu ārdāgani galvās nosaka, cik riebīgs ir cilvēks. Ja jūs varat tam nepiekrist, un tas būs ok. Un vēl ko es gribēju pieminēt, ka jūs jau zināt, ka mums ir rubrikā šī te epizode par Krisu Votsu un mūsu paid membership kanālā. Es nezinu, kā to nosaukt kanāls, jo es nezinu šobrīd, kad mēs to filmējam, vai tas būs Patreonā, vai tas būs YouTube membershipā. Ja? YouTube. Jā, tomēr beigās, jā. Bet kādā gadījumā jūs varat redzēt arī epizodi, kur mēs cenšamies ar Šenenu sazināties, un kā man liekas, tas bija kaut kas tāds pirmais lielais, un arī mums izdevās. Skatieties, komentējiet. Tā, kas mums ir 5. Ceturtais, un neskrien vilcienam pa priekšu, un 4. sauksies Are You Nuts? Are You Nuts? Vai tu esi rieksti? Nē, vai tu esi rieksti? Vai tu esi rieksti? Mēs esam rieksti, davai. Vēlreiz viņš tā pajokos. Pēc garšas te jau skaidrs. Vat no paša starta, jā. Jā, tagad ir sajūta, ka mēle ir vienkārši aizdedzināta. Jā. Ka kāds ir pielicis šķiltavu mutā. Jā. Pelpa ar plati atvertu muti. Pelpa. Vot šeit jau konkrēti deg. Jā. Te tu vairs nejūti garšu, tu jūti tikai uguni. Jā. Pirmajās sekundēs garša bija viņš pastiprinās ar vien vairāk, brother. Tagad jau fiziski sāp. Es vēl turos, bet es esmu šī tik tālu no piena. Tas jau ir pāri limitam. Tas ir piribors. Oi, bļaļ, sāp. Mele sāp. Jā, tas ir piribors. Draugi, ja plānojat šādus pirkt, šiten jau ir piribors pie šī 4. Sāp, reāli sāp. Man jau sviedriņi izsitās, jā. Un acis asaro. Bret, neizties. Es ar delnām. Labi. Vai sekundīti pauzi, bļājas, šitais ir ļoti žasta. Redzi, cik ļoti viņam trūks disciplīnas. Tam pa kreisi. Tam dalbajobam. Mēs runājam par koncertu un ēdam fucking, bļaļ, Ale interesanti. Jā, es respektēju. Oi, bļaļ, jāsariņas, jā. Neiztiet pienu. Es zinu, bet es saku, es esmu... Tev vēl par skindu, kur es ļoti ahujel pozitīvā ziņā. Oi, blē! Dziesma Džons Veins Geisijs. Oi, bļā. Un viņa ar spieķīti steigā, un viņai ir šitāda mīmika. Jā, tāda slimīga tāda. Skatās uz faniem un steigā tādu salīkušu muguru. Viņa pilnīgi iejūtās šajā fucking killera ādā.
pasaule ir jobnuta skatītāja, viņa ir ļoti slima. Ir ļoti daudz labu, gaišu, foršu lietu, bet pa to pašu laiku ir ļoti daudz arī tumšu tādu, kādu es vēlētos, lai šajā pasaulē nav. Un skinda filozofija cipā to arī ir, ka ir jāzina un jāsaprot, ka šajā pasaulē ir tā melnā tumšā puse, kas ir šitie visi jobnutie cilvēki, notikumi un vispārējais. Un, lai jums būtu skaidrs, tas gadījums, par kuru jāsāp, brother, bet ir jāturās. Tad, kad viņa paņēma to spiekīti un sāka baigi tā, teiksim, deformēt savu mīmiku, es nosaukšu to tā, tev reāli bija tāds brīdis, kad likās, ka, viņā kaut kas pamainījās tajā brīdī. Jā. It kā viņā kaut kas ir iemiesojies. Tad varbūt tas pats Džons Veins Geisijs, viņš starp citu ir miris, jā? Jā, viņam ir nāvesots ar injekciju. Okay. Viņa pēdējā vārdi pirms nāves tieši bija kiss my ass, tāpēc arī skins un and you can kiss my ass, jā. Jā, un viņa ir psihopāte. Nav svarīgi, ko jūs zinat, ir svarīgi, ko jūs varat pierādīt. Pierādīt. Jā. Mēs uz ko vēl pagaidām 5. līmenī, jā? Jā, drusciņā sekundīti. Noteikti arī par cik šeit mēs uzrunājam tikai tos cilvēkus, kuri tas patiešām interesē. Pozitīvā ziņa, vismaz, ja mēs saprotam, ka dzīvē kā tādā taisnības nav, mēs visu šo gadu laikā esam jums, mēs nekad neesam gājuši uz to, lai pierādītu, bet parādījuši, ka ir šī te eksistence, nesauksim, dzīve, eksistence, būšana, būtība pēc nāves. Tas dot arī kaut kādu sava veida diezgan objektīvu mierinājumu, ka beigās tādi cilvēki, par ko Skins dzied savās dziesmās, viņi tomēr saņems to, ko ir pelnījuši. Ja ne šajā dzīvē, kur nav taisnības, tad vismaz pēc tam, kad jau zudīs šis te fiziskais ķermenis. Tā, ko vēl par koncertu pateiksi? Jā, es vēl paturpināšu tātad. Mums personīgi ļoti nepatika tas, ka nebija Krisa Vatsa, vēl nebija vēlēts ar Blue, ko es būtu ielicis arī, bet tas specifisks... To ir viegli pārdzīvot, ka tā nebija. Un noteikti vajadzēja Ketrinu Naitu. Jā, man ļoti patīk tā dziesma, un tas ir par Austrālijas sievieti, Kanibālu sievieti. Nē. Nav taisnība. Viņa neēda neko. Viņa uztaisīja vakariņas garšīgas. Sava upura bērniem, kurus viņa ienīda. Visu savu dzīvi. Tas tur, karoči, divas vārdas ir tāds. Bet vai tad viņa nenovāca savu vīru Jā, viņam bija bērni. Bet tie nebija viņas bērni. Tie bija no citas sievietes. Viņa visu dzīvi heitoja tos bērnus, dzīvojot ar to vīrieti. Naktī, kad viņa nohujārīja savu vīrietis viņa godīgi atzinās, ka neplāno turpināt attiecības ar viņu. Viņi pārgulēja, pēc kā viņš dabūja ļoti daudz griezienus ar nāzi. Sekojoši pa visas nakts garumā tika gatavoti burgeri? Ne tikai burgeri, visdažādākie kulinārijas veikumi, un kuri no rīta tika izbaroti bērniem. Slima pasaule cilvēki. Koncentrēties uz gaišo pusi. Pieskaraties, iepazīstieties ar tumšo, ja vēlaties, bet koncentrēties dzīvojiet gaišajā pusē. Tur slimajā nav ko darīt. Tā, vēl. Kas varēja nebūt? Un tu varbūt būsi pārsteigts. Jā. Un tu būsi pārsteigts. Viena no... man ir dziesmas, kuras man liekas no Skinda, pilnīgi varētu nebūt. Ja? Piemēram, Elīza Lēm, manuprāt, pat neiet tematikā klāt. Iekšā ir Heaven's Gates. Tā vietā Jim Jones ir daudz. Par Heaven's Gate tu piekrītu, par Elīza Lēm nepiekrītu. Jibalu šobrīd. Un ir tāda dziesma, kas nebija gluži kā Ailīna Vurno, jo par Ailīnu Vurno man bija vienalga. Ir, nav, noklausījos laivā, man tagad tā ir viena no Skinda top dziesmām. Bet bija dziesma, kuru es heitoju, atklāti heitoju. Bet viņa man nekļuva par top dziesmu, bet laivā ļoti labi Mišela Kartera skanēja. Beidzot, tu vismaz kaut kur šo dziesmu atzini, lai būtu skaidrs. Mišela Kartera
Deiva joprojām ir viena no manām mīļākajām skinda dziesmām, kopā ar Meriju Belu, Robertu Hansonu un tā tālāk. It's time. Ņemam pa lielajam, jā. Mēs neesam pusī. Mums vēl 2 rezervītie paliek. Es jums uzreiz saku, mēs pohodu viņus neaizvesim šodien. Jā. Un noteikumi to nepārēc. Tā, pagaid, šim nosaukums, draugi, burtiski ir what the fuck, un man uz pirkstiem pat tā hujovina. Tuvāk drusku parādīšu 5. līmenis, what the fuck. 4. jau bija Piribors. Jā, un ja tu pauni, viņi tādi īpaši tumši. Jā. Nu, aiziet, dāk, nevilksim gumiju. Let's go. Sākums easy. Ой, бля. Ой, бля. О. Да він не фейко, стопудов. Не? Tur bija kaut kādi noteikumi, ka tipa kaut cik pirms jibašīt pienu ir jānoturā. Un paliek Jā. Uj. Mēs noteikumus lasām, kad jau apēdām visus. Mums tur vispār pateikts vina vairāk kā vienu dienā. Mums rekorda hashtags būs jāliek. Hot Nut Challenge. Ka mēs viņu izpildījām. Jā. Nekad šī nav te rakstīts, laiks pokuļ. Baļā. Oi, baļā. Nu, es vēl joprojām saku, ka čipsis bija trākāk. Vismaz pagaidām. Bļād, nu, jā. Nē, ja gribat uz minūtēm 5 vai es nezinu, cik ilgi tas gājis sajusties ļoti, ļoti nelaimīgi šajā laifā. Droši ēdiet. Bet vat tās ir tagad šīs manas īstās izjūtas. Es nenožēloju, mēs to darām jūsu bērni. Mēs to darām, lai paši izmēģinātu, lai pašiem diena ir naisīgāka. Jolo tomēr dzīvo vienu reizi, kamēr kādi indivīdi no skin songiem neatnāk tevi apciemot. Bet, ja vēlaties sajusties patiešām nelaimīgi, patiešām sajust to nelaimīguma būtību uz tām 5-10 minūtēm, tad šis izaicinājums noteikti ir jums. Man deg visa mute, man ir grūti runāt, man ir grūti rīt siekalas, man acis laikam ļoti asaro, es nezinu, kamerā to var redzēt vai nevar. Nu, īsti nevar baigi, bet man sviedrus izsita kārtojo reizi ļoti. Bet galvenais acīs neiemaukt. Jā. Un deg. Labi, dzer, ja gribi. Davai, jā. Es turēšu veselu. Es varu vēl kaut cik turēt. Atcerieties, man nav tāda tolera. Bet tas ir tiešām ļoti smagi. Sorry par valodu, draugi. Labi, es mums... Man ir ko pateikt. Nē, tu saki. Bļā. Es tūlīt. Labi. Man ir ideja. Kur noteikti es
Piens palīdz, gribi, lai palīdz, viņš noņem. Tad mēs izturējām challenge, mēs izdarījām, mēs jau tagad varam dzert pienu. Nu, ticiet man, es varētu vēl turēties, vienkārši nav tāda vajadzība vairāk un bļēt sāp. Isn't that possible in this society? These things gonna follow through. Simple in the brain, and I don't know what I'll do. Here's a little game, here's a deja vu. Harriet, looking up at you. This is what you get, this is chemistry. A cat on the stars, always gonna make a G. A sticker on a hood, a choppy on a key. That's it, really? Are you fucking kidding me? Bet it kā kaut kādu paranormālšanu filmē, Jā. un te pēkšņi par koncertiem unsubscribes pohodu. Не, subscribe. Subscribe? Jā. Likes un subscribes. Varie saturs. Tas ir labi. Nu jā. Bizbēr. Ko es vēl pateikšu par skindu, kur noteikti manā skatījumā ir kasjāks. Ja? Tas nav heits pret skindu, bet ir kasjāks viņiem, ja mēs atskaitām to, ko mēs jau runājam par songiem, kurus Palīdz, bet uz īsu brīdi, jā. Songiem, kurus neizlaida. Kasjāks ir tāds, kas saucas merch. Mans mērķis šobrīd dodoties, kad mēs kopā dodamies uz koncertu, es gribu visu laiku sev nopirkt vinila plati. Man nav vinila atskaņotāji. Varbūt kādreiz būs, un visdrīzāk būs, kad mēs sakrāsim šitādas plates. Bet Romijā bija, un mēs divi dalbajobi nenopirkām. Tas bija pirmais mums šo koncertu. Nu, diemžēl, jā. Lornā bija, un mēs abi nopirkām ar parakstiem. Ar parakstiem. Un es pateikšu jums jau uzreiz tagad, arī ārpus tā, ka šo vinilu mēs nopirkām mūsu, es teikšu, mūsu abu ar Dagni labākajā koncertā, kurā mēs jebkad esam bijuši. Tad klāt pie visa šīs reāli ir mans mīļākais viņu albums. Neskaitot to, ka tā ir mana mīļākā grupa. Jā. Un bļēt, tas ir vienkārši, ka šīs masterpiece stāv man plauktā, vienkārši silda man sirsniņu katru dienu. Jā, man ir tāds pats mājās. Jā. Un kuri kasjāks Skindam nebija vinilu, un viņiem manā skatījumā bija diezgan vājš mērķis. Jā, viņiem bija maiciņas, banti vēl tu nopirki Skinda, ja? Laikam kaut kādi hūdī bija, nebija, es neatceros. Bija, bet tādi ļoti papriošņi. Bet ko vēlos es vēlos vienmēr šajos koncertos vinilu. Un ja Skindam būtu bijis, es noteikti būtu pircis, bet viņiem nebija. Viņiem vispār vienīgā mūzika, kur jūs varat nopirkt, ir, ja nemaldos, digitāla. Jā, Spotify laikam, jā? Vienalga, kur tas ir. Spotify, Apple Music. Un tas, manuprāt, priekš izpildītājiem ir kasjāks, jo man gribās, protams, tā mūzika ir viegli sasniedzama jebkuram, gan jums, gan mums, gan visiem, bet man gribās pēc koncerta kaut kādu tādu speciālu elementu, kaut arī, kā es teicu, man nav vinila plašu atskaņotāja, bet man ir vinils, un es gribu pēc katra koncerta nopirkt šādu, un Skindam, diemžēl, tādas iespējas nebija, un manā skatījumā tas ir kasjāks. Jā, vēl dedzina. Viņš atlaiž piens un tad atkal uznāk, jā. Tas pats bija toreiz ar čipsi man. Jā, es gan iegādājos vienu krekliņu, man ļoti patika viņš, bet tagad gribēju atrast, nezinu, kur viņš ir, tāpēc zabēju. Bet jā, piekritīšu Dagnim, no drebēm tām pašām, tai pašai Lornai, piemēram, bija krietni plašāka izvēle no Lornes. Es tur paņēmu 2 kreklus, vienu hūdiju, somu, vinilu, cepuri. Man pat cepura Lorne ir ziemas. Jā. Un somu, soma tāda ar viņu logo un tā tālāk. Tad šeit bija, kur 2-3 krekli, ļoti papriešnie, tupa logo, kaut kāds zīmējums.
Man liekas, ka viens hudijs bija Soma un tā banda. Jā. Un tā, jā. Lai gan, ja viņi var, piemēram, pievienotu šo te merču, nu tas būtu ļoti liels viņiem pašiem attīstības plusiņš. Un es ceru, ka viņi arī pie tā kādreiz nonāks, tāpēc, ka viņi nav jauni. Jā, kaut kāds laiciņš viņiem ir, ja nemaldos, kaut kādi 5 gadi varētu būt 6. Vairāk. Labi, pieņemsim 7, ja? Bet viņi neizlaiž savu mūziku albumos, viņi izlaiž viņu tā kā chapteros, tikai digitāli, un katrā chapterā tur ir dažas 3. dziesmas. Jā, burtiski 3 katrā chapterā, bet viņam ir arī ārpus chapteru dziesmas, kā pieņemsim Mary Bell. Mary Bell nepiedar ne pie viena chaptera. Jā. Un vienvārds sakot, jā, tagad tas ir mums šobrīd 32, mēs esam pasākuši tādu jaunu krutu lietu, kas mums štīrīja. Patiesībā es tādu lietu piekopju jau kopš bērnības un tā bet tālāk. Tikai kaut kā tagad ar mani, jā. Un tagad mēs beidzot ar Dagni to daram. Jā, un mums šogad jau bija 3, žēl, ka Romijai nedabujām plati, Lorna viss gold, Skindam arī gribētos, lai ir bijis vinils. Tālāk nākamgad būs, cik saprotu, Whitechapels. Es ceru, ka veco materiālu, nevis... Ir aizdomas, jā. Noteikti mēs medīsim Motionlessu, jo viņi Polijā ir bijuši pagājuši gadu, ja nemaldos vēl pat. Un tad, protams, skatīsimies. Motionlessus mēs noteikti noķersim kaut kur noteikti. Visu kaut ko vienmēr sakot. Es daudz ko gribētu, vēl daudz ko. Da īstenībā pats, pat ja tu to mūziku kaut kā neklausies tā līdz galam, tas tāpatās ir ļoti krūts piedzīvojums. Labs piemērs ir tā pati Death by Romy. Vašie nevienu dziesmu nezināju līdz koncertam. Faktiski Labdāks man kaut ko tur rādīja. Un tā koncerts brīnišķīgs. Neskatoties uz to, ka Latvijā kā vienmēr ar skaņu ir problēmas un tā tālāk. Es tikai Latvijā tādu prikolu novēroju. Ja starp skatītājiem ir patrioti, heitojiet mani, bet, nekur. Es esmu daudz bijis arī ārzemēs koncertos, tikai Latvijā, vienmēr ir kaut kādas problēmas. Lakunai bija problēmas? Nē. Bet piekdienā nevis, kur tu biji? Nē, vienkārši ir tāda grupa Lakuna Coil, biju uz viņiem vienreiz Igaunijā, vienreiz Rīgā. Un vienkārši Rīgā kopēji bija sliktāka skaņa. Bet tas ir melnajā piekdienā, varbūt nevajag tik ļoti daudz no skaņas gaidīt, es nezinu, ja? Un tā tālāk. Taču Igaunijā bija vienkārši unikāli labi. Lakuna. Jā, draugi, tātad mēs esam izgājuši challenge, mēs esam pastāstījuši jums par Skindu, ko jūs varat vēl sagaidīt šogad, bet tas būs ļoti specifiskai auditorijai. Jums jau, protams, nav noslēpums, ka mēs dodamies beidzot uz USA. USA. Un tur mums būs arī viens tāds specifisks events, ko mēs apmeklēsim, un arī par viņu mēs uztaisīsim šāda veida review beigās. Mēs filmēsim, protams, tur ļoti daudz ko, visu, ko varēsim no Amerikas, un mēs uztaisīsim šāda veida review arī, es domāju, ar kaut kādu tam līdzīgu challenge paralēli ēdot, jo, manuprāt, ne no kurienes ļoti papildus jauna kruta rubrika mums tagad ir izveidojusies, ka mēs dodam tādu tā kā gala review, bet par šo eventu, kā es teicu, tas būs ļoti specifiskai auditorijai, un ja patiks, super, ja nepatiks, tāpat atskatīties, It's your boys, mēs esam šeit. Un tiekamies, draugi, citos jaunos video, kā jau teicām, tālāk, tikai krūtāk, tikai interesantāk un ar maksimālu regularitāti.